šajā mācību gadā Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija 2. gadu pēc kārtas piedalījās Rīgas izglītības un informatīvā metodiskā centra organizētajā projektu konkursā Mācāmies kopā ar savu projektu Pats. Pats atrodi, turpini un sasniedz. Projekta mērķis bija iemācīt skolēniem plānot mācību darbu, izmantojot dažādas pašvadītas mācīšanas stratēģijas un mācību vidi Moodle. Kāds ir rezultāts? Mums ir izveidotas atgādnes, mums ir saplānota pašvadītas mācīšanas prasmju apguves programma pa vecuma posmiem, nodrošināt sistēmisku prasmju attīstību, ir izveidota video materiālu krātuve ar labās prakses piemēriem par pašvadītas mācīšanas procesu plānošanu mācību stundā, un to var atrast mūsu ģimnāzijas MS Teams vietnē. Kādas tad bija aktivitātes? Kas mums palīdzēja panākt šo rezultātu? Pats 1. novembri un decembrī mēs visi kopā Moodle vidē mācījāmies teoriju par to, kas ir pašvadīta mācīšanas. Kā jau es teicu, tas bija ļoti izaicinoši, bet man ir lepnums par maniem kolēģiem, ka mēs esam tikuši galā ar šo izaicinājumu. Tad paldies mūsu brīnišķīgajam lektoram no Ventspils, un viņu vadībā mēs arī praktiski mācījāmies, kā tad īstenot pašvadītu mācīšanos mācību procesā. Un tad mums jau bija mūsu patstāvīgais darbs, varētu arī teikt pašvadīts darbs. Ko tad mēs darījām? Mēs aprobējam apgūto teoriju, tad mēs aprobējam prasmes, kā attīstīt šīs prasmes, izveidojam dažādas atgādnes, un rezultāts mums bija pedagoģiskas laboratorijas, kur tika organizētas metodiskas darbnīcas, un mēs katrā mācību jomā piedāvājam vienu demonstrējumu un pēc tam kopā to analizējam. Un demonstrējam arī tā pa vecuma posmiem 1., 3. klašu, 4., 6. klašu, 7., 9. klašu un 10., 12. klašu posmā. Tad projekta noslēgums ir metodiskā konference. Un paldies mūsu lektorei Sandrai Paulo, kura arī mums skolotājiem ne tikai pastāstīja, bet arī iedeva praktiskus rīkus, kā mums pašiem mācīties un kā mums pašiem plānot savu laiku. Un arī konferences noslēgumā bija iespēja 6 darbnīcas vērot video fragmentus, stundu video fragmentus un ieraudzīt, kā šis darbs notiek praktiski un to visu analizēt. Un arī, kā es jau teicu, mums ir izveidots atgādnis, tas jau notiks pēc jau projekta noslēguma, bet tomēr mēs gribam organizēt atgādņu tirdziņu. Un, protams, kā turpinājums šim projektam ir projekts Pats 2, kur mēs gribam iemācīties vadīt visu procesu. Un arī mēs jau plānojam, ka noteikti pēc vēl viena gada mums būs projekts Pats 3, kur mēs jau domāsim un mācīsimies par novērtēšanas posmu. Paldies jums! Paldies arī Rīgas izglītības un informatīvajam metodiskajam centram par atbalstu. Un paldies mūsu koordinātorei Dācei Sondarei.